Mārtiņš Dzierkals ar mani. Kādas emocijas pēc uzvaras? Diezgan patīkams. Mēs ar Vikingiem laikam pirmais gads, vai arī šeit bija viena gada, bet patīkami. Atnācām, uzspēlējām ar visu savējie pazīstamie, tas jau galvenais šeit. Un sanāca uzvarēt čempionātu, tā kā patīkami. Regulārais čempionāts bija arī labs tev. Kā tu balviņu tur dabūji, neredzēji? Jā, tur rezultatīvāko iedeva spēlētāju, bet ļoti, ļoti interesanti šogad, kā jau pats zini. Visas komandas bija 5 komandas šeit, un par tikšanu play-offā bija 4 komandas, un visi punktos. Jau redzēju, visas komandas bija vienlīdz stipras, tā arī finālā redzam arī 6-5 rezultāts, un pēdējās sekundēs viss tā kā baigi interesanti. Kā bija pusfināls, bija grūtāks vai fināls, kā tev pašam pēc tava? Jā, play-offs ir... Play-offs ir play-offs, protams, grūts ar visas spēles. Pagājušā komanda bija ar mana vecuma džekiem, tāpēc laikam bija tāds vairāk lielāks tāds azars pret viņiem spēlēt. Šeit bija šī vecāka džeki, bet abas, protams, grūtas spēles. Kā tev tālāk plāna vasarai? Ko darīs? Kur brauks, nebrauks? Nezinu, nav tagad plāna, bet nezinu, mums ir nopietnāk inlainam jāpievēršās, es nezinu. Francē ir profesionālā līga, moši aizbrauks uzspēlēt. Kādreiz būs, nezinu, dabūšu uzaicinājumu, tev redzēs, labi, te jokojos. Kā tev vasarā, kur trenējies un noslēpums pie kā trenējies? Visur apkārt vasaras tāds ir, kad paaicina cilvēki tur uz lediem kaut kur aiziet pie bērniem, pie tur amatieriem, tur citi paši novācamies, arī Jelgavā bija Ozolniekos, tā kā tāds režīms, katru vasaru komandas jau nav pie kā trenēties, tāpēc katrs hokejs individuāli ņemās galvenais un strādā. Inlaini vēl spēlēs, patīk? Godīgi es teikšu, tas ir ļoti labs treniņš, visi sēž nosvīduši, grūti kustēties un ar rociņām strādāt, tā kā man, jā,